Esiet sveicināti, mani brīnišķīgie, fantastiskie gaismas smirdzumiņi, kuriem aciņas smirdz un zib. Un vienkārši, kuri lustīgi. Un nestoties ne uz kādām problēmām, vienkārši visām problēmām mums par spīti, lustīgi prātu, izbaudīt katru dzīves dienu, katru mirkli. Jo bēdas varbūt vienmēr, bet pišķiņ pagriezt to pulksteni, to ceieru mazlietiņu. Un atkal būs labi. Tādēļ atcerieties šovakar, sestdien, 6. jūlijā, 9. vakarā, Facebookā tiešraidi. Uzlabosim actiņas. Rekur šitādi te, kas kuram mājās tāda te sprējiņi ir, kurš Rīgā tas var aiziet uz Blaumaņu ielu. Es jau, tagad iet pa Čaku ielu, Marija Čaku ielu, Marijas ielu iet ārā no Rīgas. Tāds pa labi. Ja kreisā pusē Blaumaņu ielu, tad labajā pusē bišķiņ paiet mazlietiņ kādas, es nezinu, metrus, tā būtu 30. Kreisajā pusē kosmētisko preču veikals. Pat nopērkat šitādas te ar balto sprējiņu. Pamēģiniet. Un tad jūs piepildīsiet viņu ar ūdeni, un ne jau ar gāzēto vai vārīto. Kaut kādu normālu ūdeni. Un es jums viņus uzriktēšu priekš sejas, es pārteicos, priekš acu uzlabošanas. Man vakardien kāda sena paziņa teica, ka es esmu kaut kur pirms 10 gadiem taisīju šādu ūdeni vīram. Un vīrs sēž pie datora visu laiku. Un šis tik, viņš saka, es tik redzu, kā viņš tik uzmiglo. Un viņam tas acis normāls. Vat tā. Tā kā viss iespējas. Šinī reizē šādi. Citā reizē es jums taisīšu ādas uzlabošanai, atjaunošanai. Tu visu reklamēt, tagadīties, lietosiet šitos un tos produktus, atjaunosies ādu. Es jums uztaisīšu visiem, jebkurā valstī, vienlaicīgi uztaisīšu ādas atjaunošanu. Citā reizē ir cilvēki, kuri ārkārtīgi ilgi sēž pie datoriem, un šiem ir nepatīkam sajūtā dibenā. Ko sauc par tādiem hemoroidiem vai tam līdzīgi, un citā reizē būs šitāds pasākums. Citā reizē kaut ko citu, varbūt matu atjaunošanu. Ja vien jūs to gribēsiet, bet tas nebūs pārāk bieži, bet pie manis viss šitās lietas var sasniegt. Protams, parunāsim par tādām lietām, kas visus interesē. Pagaidām uz tikšanos vakarā, 9. vakarā, Facebook tiešraidi.